nacistiem, kaut kā pašiem es to skaidrīšu, tas par fašismu. Vācijā fašismu nebija. Tas bija Itālijā. Tā kā biedri iemācieties priekš vēsturi, pārziniet, kas ir kurš. Ja nākošais moments, Uztautsavnīca centrs, jā, pareizi kā jūs teicāt, tas ir par kodu Pērkuprusta vadonim nosaucām, jā. Pērkuprusts tieši cīnījās ir pret fričiem, ir pret krieviem. Būtībā pret okupantiem, kā vienam, kā otriem. Nākošais pastīsimies. Jebkuru slimību, jātas slimības cēlonis. Jātas, kas izraisītos karus. Kas finansēja Hitleru? Bagātie baņķieri. Ebreji, žīdi, kaut kā gribi. Kas attiecas uz žīdu tautības cilvēkiem, te kas bija? Te ir žīdu tauta, te ir notautušais zars, un viņu vajadzēja nocist. Viņi arī nocirta. Būtībā viņš nebija kārtīgi Latvijas, ne Krievija. Te bija kārtīgi Latvijas žīdi, kuri faktiski gāja Prēsklē un viņus iznīcināja. Notika vienkārši savienīt divas tautas kopā šajā gadījumā Krievu un Vācu tautu. Jebkura tauta karā zaudē labāko savu daļu. Paliek deģenerācija, kas cīnīties nespējīgāk. Kas attiec uz Latviju, Latvija latviešu zeme. Es to saku, kā jauks ģimenes pārstāvs. Krievi arī jābūt krieviem. No laika gala Kremlī sēž ne jau krievi. Jā. Žīdiem jābūt Izrēlē, pareizi. Katrai tautai идти по домам. Идти по домам. Так. Я особо тупик говорю. Надо идти по домам. Vai arī te, kas dzīvos citautieši, lai dzīvo pēc latviešu likumiem, ciena šo tautu, tas attiec arī Krievijā. Ja runā par rasismu, ja es dzīvošu Āfrikā, tad es dzīvošu pēc afrikāņu likumiem. Un tas ir normāli. Jo jūs esat ienākuši virtuvē, kur sēdīt ir latvieši. Vispirms es gribēju pateikt paldies Latvijas antifašistiskai komitejai par to, ka viņi mūs uzaicināja. Es pats esmu visu mūžu antifašists un arī mūsu organizācija ir pilnīgi antifašistiska, tā kā es ceru, ka mēs sarunāsim kaut ko. Sākšu ar to, ka atbildēšu uz Josifa Korēna kunga replika attiecībā uz to, ka latvieši uzrunā žīdus par žīdiem. Redziet, apsaukt kādas nācijas pārstāvu par čurku, nedrīkst apsaukt ne latvieti par čurku, ne žīdu par čurku. Bet žīds latviešu valodā tas ir literārs vārds. Un arī krievs latviešu valodā literārs vārds. Un ja krievi pēkšņi mums sāk aizrādīt, ka viņiem nepatīk, ka mēs viņus uzrunājam par krieviem, nu tad tā ir viņa problēma. Ja? Mēs tā viņam atbildēsim. Latvija nav caurstaigājumā sēta. Latvija ir latviešu tautas valsts, kas ir dibināta, lai koptu un aizsargātu latviešu tautas valodu un kultūru. Pārējās tautas šeit dzīvo, viņas ir kā mūsu viesi. Mēs viņus pieņemam, bet viņiem jāpieņem mūsu kārtību, tātad mūsu kultūra un kārtība. Šīm tautām, kas šeit dzīvo, izņemot liegiem un čigāniem, katrai tautai ir sava etniskā dzimtene. Ja viņam kaut kas nepatīk šeit Latvijā, viņi var doties uz savu etnisko dzimteni. Es jau gribētu teikt, ka es palasīju, kad es izlasīju šo te ielūgumu, es tā paskatījos vārtnicās, ko šie vārdi, vēlreiz paskatījos, ko šie vārdi nozīmē. Un tad es tā sapratu, ka acīm redzot mani aicina šo konferenci, lai man pastāstītu šeit, ka ksenofobija, piemēram, rasisms un nacisms ir no latviešu puses. Bet es tā papētīju, un es jau pētu šos jautājumus ilgu laiku. Un es jums teikšu tā, cienījamie viesi, ka no latviešu puses nav šo problēmu. Tātad ne ksenofobijas, ne rasismu, ne nacismu. Bet
tātad pret latviešu tautu tiek īstenots anti-latviskums pat valsts mērogā. Un pēc būtības tas tiek darīts par lielkrievu šovinismu un, diemžēl, arī ar cionismu palīdzību. Tas tiek pārpolēts, mums tiek uzspiest vaina par holokaustu noziegumiem, kur mēs nesam vainīgi, to mēs pierādām 100 reizes jums, bet jūs tāpatās mums teicat. Bet mēs, es kā frontes priekšētājs varu gan paust frontes viedokli, gan arī kā latvietis, mēs, latvieši, Latvijā jūtamies neuzmanīgi un slikti. Šovinisms, kā es paskatījos vārnīcā, tas ir faktiski, varētu teikt, nacisms ir vācu šovinisms, cionisms ir žīras šovinisms un tā tālāk. Gan labējie, gan kreisie spēki, viņu interesēs ir tikai tas, lai latvieši ar krievu tautības cilvēkiem būtu naidā. Mēs neonācisti, kas mēs esam, mēs tieši darām pretēju, mēs apvienojam. Es uzskatu, ka neonācismu ideja ir vienīgā, kura dod iespēju cilvēkam pilnvērtīgi dzīvot. Jo šajā idejā ir noteikts, ko tu drīkst, ko tu nedrīkst. Ja tu esi tāds, ka tu drīkst to, ja tu esi tāds, tu drīkst to, vai arī nedrīkst to. Если вы говорите, что вы объединяющие силы, скажите, а сколько у вас евреев, сколько цыган? Евреи, жиды и цыганы, они не человек. Поэтому они нет нашего. И вы считаете, что когда убивают людей, это правильно? Конечно. Если вы хотите мир, готовиться к войне. То есть надо понимать, что цель вашей организации здесь – это устроить нечто подобное здесь. Некие этнические чистки, убивая тех, кого вы не считаете людьми. Да, это идеальный вариант будет. Спасибо. Вы можете сказать, что вы настоящий такой фашист или неонацист? Да, я настоящий. Настоящий неонацист, да? Да. То есть, если, скажем, вы неонацист, значит, вы поддерживаете эту идеологию, да? Да, конечно. То есть, скажем, если, вернемся в какой-то там 41-42 год, если бы к вам в лагере, вы бы, наверное, служили, раз вы неонацист, вы бы служили, наверное, в фашистских войсках, да? А привезли бы людей для расстрела, вы бы спокойно их расстреливали, потому что вы неонацист. Это идеология неонацизма, правильно? Да, конечно. И Спасибо. почему я вам Дальше мне с вами разговаривать просто уже неинтересно. Как сказал Савельич, почему? нужно уже долго про это говорить. Если Спасибо. у человека есть гангрена, что вы будете делать? Эту руку пытаться лечить или сразу отрежете? Если есть такая гангрена населения, тогда это надо отрезать.